kā tūks man noblieza filmēt gribēšanu. Tā, turpinām kustību pa Rubļovskas šoseju. Te visādi, te parki un piekakā tās zaļās zonas, viss tā kā vajag, te viss pa smuko ir un smukas zīmes un smuki miliči un miliči kā likums ir ne jau kaut kādi tur miliči, bet šitie te kaut kādi pulkveži un kaut kādi, lielās pakāpes. Redz, ka tagad pabrauc garām kapteinis bija. Jo, ir taču tā problēma, kad vienkārši cilvēks nevar apstādināt tur kaut kādu deputātu, piemēram, kas ar savu šoferu bija sadzēries iepriekšējā vakarā, kādā vakarā iepriekšējā pirms stundas bija sadzēries, un tagad viņš brauc uz mājām, un tagad viņi apstādinās kaut kāds tur zaldātiņš. Nebūs tā, apstādina normāli majors vai pulkvedis un attiecīgi nauda, tu visi kārtībā. Tā, priekšā mums ir Kats, un Rubļovka, kas zīmīgi beidzās ar Lexus centru, kur var nopirkt Lexusu, un Lexus centrs saucās Rubļovski, un te arī visi pa smuko marmors un visādi spoguļi un jauni Lexus mašīnas tur stāv, un Toyota kur arī, un zīmes smukas, un viss pa smuko, viss tā kā vajag. Nav nekas nesmuks. Jā. Tā. Es tur vāros, un redz, ka cilvēki brauc, un redz, ka viņi izbrauc, un es nekur nebraucu. Kas te notiek? Te redzi, Rubļovka, ir Rubļovka, tur paskaties to našu rašu, te pat bomži uzvalkot steigā, un te pat malkas? Kāds malkas? Prostitūtas. Te pat prostitūtas ņem eiro. Tā kā viss tā kā nākas tā. Tagad mēs esam izbraukuši uz Mkadu, un tagad vajadzētu tā kā pārkārtoties tur, kur ir kustība, un tagad turpināt ceļu uz mājām. Bet, 5 vakarā braukt, 5:30 vakarā braukt uz mājām pa Mkadu. V rajone Rubļovki tas ir vienkārši nesmuki, jo šajā laikā brauc tikai samaupīcus, jo viņi te stātajos korķos, un te korķi tagad tieši sūcās, un viņi piesūcās, un viss tā kā pa smuko notiek. Tā, kas mums ir priekšā ir Novaya Riga šoseja, bet kad viņi pabeigs tos lielos tiltus, kas Latvijā būvē 10 gadus, viņi šitos tiltus sabombījuši pusgadā. Un reiz, ka viņi bombīja un cilvēki tā kā skudras tur mētājās pa to tiltu, un viņi visi kaut ko dara. Un pasties, kas pa tiltu jupta. Betons, metāls, cilvēki uzvalkos, rubļu nobrauciens, viss tā kā vajag. Un priekšā man ir nenormāls korķis, par ko es arī tā domāju, kad es viņā tā kā tikšu. Vecīt, ir viens baigais biznes, es pie kā biju padomājis. Maskavā uztaisīt kaut kādu, es nezinu, uz kāda vairākus punktus, kur korķis ir, tur kaut kāda kustība, tur 2 km/h vai cik tur, es nezinu. Un vecīt, un kaut kāds nēģers vai ķīniešs ar tām somām, kas aiz muguras. Un atceries, Rīgā bija pie Vanšu tilta čalīši studenti kaut kāds staigāja ar muguru somām un pumpēja kafiju. Un tirgoja vai bez maksas, es nesaprotu, bet tā ideja baigā ātri izmira Rīgā. Es nezinu, kas tagad notiek, varbūt arī ir, un varbūt katrā kustā kaut kāds studenti stāv. Bet, vecīt, šeit tā ideja būtu nostrādājis, te es nezinu, te miljonārs var. Uz dienu nē, bet pēc mēneša tu varētu kaut kādu Lexus mašīnu braukt.
ir jāzina, kuri pareizi jāmaksā kam un kaut kādiem miličiem atļaujām, un lai čeki nav jāatsaka, vai kaut kas. Un reiz ir šitā kustība, tagad ir kaut kāda 5 km/h, ja? Vai 3 km/h. Un tagad vajadzētu vienu irakieti, jā, mugursomu. Un tad viņš pienāk un viņš saka, может, кофейку нам каде. Es tā, zaprasta, davai. Un kamēr viņš man tur pumpēja kaut ko, un kamēr es viņam maksāju to pīķi, izveidojās dubultkorķis. Un, protams, par to ideju var dabūt pa purnu, bet, es domāju, ka tas viss nostrādāts. Nē, iet runa par nekustīgiem korķiem, kuri kaut kas sabombījies priekšā un tur viss nostājies klīnam, Vai, teiksim, Puķins vai Medveģevs brauc uz centru, tad visu un kādu aizver ciet, visu pilnīgi ciet, visu nahrenu, visu aizver ciet. Un tādos stajekos aheli desanti izmati, ar kafiju mugursomās. Un čaļi norukās, sakārto piķi un viss kārtībā. Un tā viņi caur dienakta heli lidinās, helis arī savāc. Skatās pēc Jandeks propkām, kur tas korķis ir. Ātri pa gaisu aizvidzina uz turieni, izmet ārā ar izpletņiem. Un viss ir kārtībā, Vai zini, kā ideja? Perfekta. Es zinu, man visas idejas ir ļoti labas. Tā, un vispār, kas tā pa hērņi ir nebrīdināt mani un likt sejas grāmatā manas lieliskās filmas, kur ir autortiesības un ko es neko nesaņemu un tā. Tad davai tur tā kā piedomā, kas būtu tur pareizi jādara. Tā kā, nevajag savu galvu tur visu izdomāt un darīt. Jā, bet kas tad notiek? Kāpēc viņi ničo не едет, ёпцы?